Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par šo vakaru, par šo brīdi, kad atkal varam būt kopā šajā vakarā. Tiešām, Kungs, sveitī mūs katru, un tiešām, Kungs, runā arī uz mūsu sirdīm, uz mūsu garu. Tiešām, Kungs, lai mēs saklausītu tās lietas arī savā dzīvē, savā sirdī, caur kurām Tu gribi uzrunāt arī mūs šajā vakarā. Tiešām, Dievs, sveitī mūs katru, tiešām Dievs lieto mūs katru, māci mūs katru, tiešām Dievs, lai Tev ir slava, lai Tev gods, lai Tev pateicība, tiešām Dievs sveitī katru klausītāju, sveitī katru Tavu bērnu, kas klausās, tiešām Dievs uzrunā ikvienu klausītāju sirdi, tiešām Dievs, lai šis vārds aizskārt ikvienu Tavu bērnu sirdi un prāta dziļumus, lai tiešām mēs vienmēr liktu Tevi pirmajā vietā, lai vienmēr mēs domātu, cik Tu esi labs, ka Tu esi varens, ka Tava mīlestība ir liela, ka Tava žēlastība ir pārplūstoša. Tā nav izsakam vārdos, tiešām Dievs sveitī mūs katru, māci mūs katru, tiešām Dievs vadi mūs katru pa Taviem labajiem taisnības ceļiem, lieto mūs katru, jo Tu esi varens un tiešām, un Tava žēlastība ir ikdienu pāri plūstoši un ikdienu atjaunojās. Tiešām Dievs sveitī mūs katru un tiešām pieskaries katram bēdīgajam, katram slimajam, tiešām Dievs pieskaries un dod spēku katram Tavam bērnam. Jēzus Kristus vārdā to mēs lūdzam un visi saka Āmen. Tiešām atkal prieks, ka var šovakar tomēr būt kopā ar jums, ka šovakar paldies Dievam, ka radio skan labāk nekā citas dienas, kad ļoti bieži raustījās. Paldies Dievam par šo vakaru, kad ir labāka dzirdamība. Tiešām slava Dievam un ka varam būt šovakar arī kopā ar jums. Tiešām Dieva vārds saka, ka mums ir šie visi ļaunie spēki, kas mums nāk virsū, mums ir jāaptur. Visi velna uzbrukumi, kas nāk mums virsū, tie mums ir jāaptur Jēzus Kristus vārdā, jo Dievs ir stiprāks un Viņš tev un man palīdzēs. Dievs mūs nekad nepametīs. Mums ir tik jāpieņem Tēva lielā mīlestība. Lūk, cik brīnišķīgs pats sākums jau mums ir dots, ka tiešām Dievs nekad mūs nepametīs. Dievs nekad mūs nav pametis un nekad mūs nepametīs. Vai nav brīnišķīgs vārds? Vai nav brīnišķīgs Dieva dot apsolījums, ka Dievs mūs nekad nepametīs tiešām? Ka Dievs ir vienmēr ar saviem bērniem kopā, ka tiešām Dievs mīl mūs katru un ka Dieva mīlestība tiešām varena un tiešām liela. Un nolasīšu no Mateja 28. nodaļas no 18. līdz 20. pantam. Mateja 28. nodaļa. Mateja 28. nodaļa no 18. līdz 20. pantam. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un daraiet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Lūk, Dieva dota pavēle mums, tāpēc eita un daraiet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Dieva dot arī apsolījums, ka Viņš ir pie mums ikdienas līdz pasaules galam, un Dieva pavēle, lai mēs ejam un daram par mācekļiem citas tautas.
Tā ir Dieva pavēle, lai mēs ejam un daram par mācekļiem citas tautas un kristam tās Jēzus Kristus vārdā. Marka evaņģēlijas 16. nodaļa, tālāk panti. Un viņš tiem Marka evaņģēlijas 16. nodaļa no 15. līdz 18. pantam. Un viņš tiem sacīja, eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Lūk, atkal Dieva pavēle, eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Un Dieva apsolījums, kas tic un top kristīs, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināt. Lūk, tie, kas pieņem Dievu savā sirdī, kas slēdz ar Dievu šo sirds derību uz mūžu, kas kristās, tas arī tiks izglābts, un viņa dvēsele tiks atpestīta un glābta no šī grēka samaitātās pasaules, kaut gan grēks būs uz šīs pasaules, bet tomēr Dievs mūs mācīs pārvarēt šos uzbrukumus vēlna dotos. Un 17. pants, bet šīs zīmes ticīgiem ieslīdza manā vārdā, tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Vai nav brīnišķīgs Dieva dot apsolījums, ka mums nekas nekaitēs? Ja mēs uzliksim roku, lūksim par kādu slimo, svaidīsim ar eļļu tā kunga vārdā, tad tie kļūs veseli. Jēzus Kristus vārdā tiešām, lai visas slimības atkāpjas, un ja šajā brīdī kāds slimais ir tiešām liet sev rokas virsū uz slimās vietas, tiešām lūdz Dievu klusībā pie sevis. Dievs tevi grib dziedināt. Un arī lūksim vēlāk par visām vajadzībām. Un tālāk Jēkaba evaņģēlijas 4. nodaļa. Jēkaba no 4. nodaļa. Jēkaba 4. nodaļa no 7. līdz 10. pantam. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim vēlnam, un viņš bēgs no jums, tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums, šķīstījiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis, esiet nelaimīgi un vaimanājiet un raudiet jūsu smiekli, lai to pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Slava Dievam tiešām. Atkal ļoti brīnišķīga vieta. Pirmais punkts jau ir tas, ka mums ir jāstājās pretī ļaunajām. Tad nu padodieties Dievam, pieņem Dievu un stāties visam ļaunajam pretī. Tad velns bēgs no mums. Un otrais punkts, tuvoties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Trešais punkts, šķīstījiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgies sirdis, kā arī mums no šī grēka jāatbrīvojās. Un tālāk, zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās, ka Dievs mīl no mums pazemību, kā ir Dieva vārdā teikt, kas pazemojās, tas tiks paaugstināt, bet kas paaugstinās, tas tiks pazemot.
tā kā Dievs grib no tevis redzēt pazemību, kad tu ej Dievu priekšā ar pazemību, lūdz Dievu pazemībā. Tev ir jānostājas vēlnam pretī ar Dieva autoritāti, pasludini to, ka tu esi stipris, kā arī teikt Filipiešiem, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Un tas kungs ir mūsu stiprums, tas kungs ir mūsu spēks, tas kungs ir mūsu gans, mūsu patvērums, mūsu labais gans. Sātans ir tavs ienaidnieks. Sātans ir tavs ienaidnieks. Tev pret viņu ir jānostājas bez bailēm, tu nedrīksti izbīties. Jo Sātans ir tavs ienaidnieks, un uzvara tev nāks tikai ar Jēzu, jo Jēzus visu iztieca tavā vietā, jo, ja tu nenostāsies pret Sātanu, tad viņš pārņems tevi, un tu zaudēsi. Cīnies labo ticības cīņu. Lūk, kad Dievs mūs katru aicina, lai mēs tiešām nenobīstamies no kārdinājumiem, no ļaunā uzbrukumiem, lai mēs tiešām esam stipri un lai cīnamies Jēzus uzvarā. Arī mums katram ir dots pilnvara uzvarēt. Jēzus mums ir devis pilnvaru katram uzvarēt. Un Efeziešiem 4. nodaļa, 27. pāns, Pāvila vēstule Efeziešiem 4, 27. Efeziešiem 4, 27. Kā arī teikt, un nedodiet vietu vēlnam. Ka mēs nevaram dot vietu vēlnam. Ka mums ir jāiet kopā ar Dievu un ka Dievam ir jābūt mūsu dzīvē galvenai prioritātei. Mēs esam Dievam dārgi un Dievam ir plāns mūsu dzīvē. Katru Dievs ir radījis šīs zemes ar kādu plānu, ar kādu nolūku. Katram ir savs aicinājums dots. Katram savs aicinājums. Katram ir Dieva dotais mērķis. Svarīgi mums ir paklausīt Dievam, svarīgi ir arī pieņemt Dieva mērķi mūsu dzīvē, kādēļ viņš ir radījis mūs uz šīs zemes, ar kādu nolūku. Mēs esam Dievam dārgi, tiešām. Pieņem Dieva mīlestību. Vai tu esi tas, kas pieņem Dieva mīlestību? Daudzi noraida Dieva mīlestību. Un kad uznāk grūts brīdis, kad paliek uz nāves gultas, un kad pēdējā stunda klāt, tad jā, tomēr atzīst, ka tā Dievs ir, un ka tomēr kaut kas ir jādara. Labāk tik debesīs nekā nogrimt otrā pusē. Tā kā tiešām pieņemi Dievu un Dievu mīlestību. Tu neesi viens, pieņem to mīlestību tagad. Dievs tev aicina. Kad dzirdi manu balsi, neapcietini savu sirdi. Pieņem Dieva mīlestību. Noliet pagātni un sāpes, nost nenes grēku. Noliec visas sāpes ar svēto gara spēku. Tu būsi brīvs, Dievs tevi atbrīvos. Tiešām, mīļie radio klausītāji, brīnišķīgs vārds. Noliec pagātni un sāpes. Nenesi grēku sev līdzi. Noliec visas sāpes. Un svētā gara spēks tev palīdzēs. Un tu būsi brīvs. Un Dievs tevi atbrīvos. Halleluja! Jēzus tiešām lūdz tiešām Jēzus vārdā, lai Dievs tevi tagad atbrīvo. Pieņem to mīlestību. Tāpēc ir pēdējais laiks, lai mēs uzmostos un lai mūsu lūkšanas
tiktu pat paklausītas, un lai mēs arī velnu varētu padzīt projā. Tiešām svarīgi ir lūgt Jēzus Kristus vārdā, lai Dievs mūs atbrīvo, un lai Dievu mīlestību mēs varam piedzīvot, un tiešām pēdējais laiks ir lūgt un meklēt Dievu, jo mēs nezinām to dienu, to laiku, kad vairs tādas iespējas mums dotas nebūs. Un Romiešiem 5. nodaļa, 17. pants, Romiešiem 5, 17. Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvis par valdnieci, tik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas, pārpilnību kļūst dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu. Dieva plāns tev ir, lai tu vadītu savu dzīvi pēc Dieva vārda un par to valdītu. Lai tu valdītu pār apstākļiem, uzvarētu nabadzību, Dievs arī šīs slimības uzvarētu būtu stiprs. Un visu, kas tevi nospiež, Dievs saka, mums ir jāvalda par savu dzīvi. Nodoties Dievam un iet kopā ar Dievu, un savu dzīvi, savu laiku lietot Dievam par svētību un neizšķērdēt savu laiku, jo vairs atpakaļ mēs neko nevaram dabūt no iztērētā laika. Efeziešiem 1. nodaļa, 22. pāns, Efeziešiem 1, 22. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei. Jēzus valda pār slimībām un sāpēm, un visu ticu, kas ir ļauns, bet caur stipru ticību uzvara būs mūsu. Esi stipris. Vai tev ir šī ticība tiešām, mīļais? Brāl un māsa, Dievs aicina. Esi stipris, nešaubies. Kā Dieva apsolījumi teikt, nešaubies, tad es darīšu to un to, nešaubies, tad es darīšu to un to, esi stipris. Kolosiešiem 1. nodaļa no 15. līdz 20. pantam, Kolosiešiem 1 no 15 līdz 20. Jo viņā ir neredamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Visi ir radīti caur viņu un uz viņu. Bet viņš pati ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums pirmdzimtais starp miršiem, lai starp miršiem būtu pat pirmais. Jo visai Dievu pilnībai lapa tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Lūk, kā arī ļoti brīnišķīgi pateikt. Visi ir radīts caur Dieva gribu, kā arī 1. Mūzes grāmatā ir teikt, Dievs teica, lai top gaisma, gaisma tapa, lai dzīva radība mostās, radība pamodās, radījās, un tāpat arī šis cilvēks vairojās, tā kā viss ir caur Dievu. Dievs saka, un tā notiek. Un Kolosiešiem 2. nodaļa no 12. līdz 15. pantam. Pāvila vēstule Kolosiešiem 2. nodaļa no 12 līdz 15. Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus.
Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pieneglodam pie krusta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Āmen, tiešām. Un no 6. panta un šīs nodaļas virsraksts ir brīvība un pilnvērtīga dzīve Kristū. Ļoti brīnišķīgs nodaļas virsraksts tēmas dot. Brīvība un pilnvērtīga dzīve Kristū. Padomāsim par šiem vārdiem. Brīvība un pilnvērtīga dzīve Kristū. Un Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, 18. pāns, Mateja evaņģēlijas 18. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siet arī debesīs, un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīt arī debesīs. Lūk, šādi Dieva vārds vēl mums tika dot. Mums ticībā ir jāpieiet pie tā kunga, lai plūst tava mīlestība. Tiešām lūksim, lai plūst Dieva mīlestība mūsu sirdīs šajā vietā. Halleluja! Lūksim, lai nāk svētais gars pie mums, lai mūsos dzīvotu, un lai arī mūs vadītu. Bet Jēzus ved mūs pie pilnīgas patiesības ar svēto garu. Paldies par tavu mīlestību, kungs. Izmaini mūs, mēs noliekam grēkus un pieņemam tavu mīlestību un piedošanu. Dievs grib tikai atbrīvot. Dievs grib aizsniegt mūsu sirdis savā mīlestībā. Dievs Tēvs apklāja tevi ar savu mīlestību. Dieva mīlestība, kas ir visapkārt, viņš pieņem mūs, mēs esam viņa bērni. Dievs mums piedod, mēs esam brīvi. Pieņem Dieva mīlestību un brīvību. Ļoti brīnišķīgi vārdi, lai mēs esam tie, kas pieņemam Dievu brīvību, pestīšanu caur viņa dēla, Jēzus Kristus upuri, kas mira mūsu grēku dēļ, un arī šo Dieva doto mīlestību. Mums kā ticīgajiem vienmēr jābūt apbruņotiem ar garīgiem ieročiem, kā teikt Efeziešiem 6. nodaļā. Efeziešiem 6. nodaļā par garīgiem cīņas ieročiem. Beidzot topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem dievieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc atveriet visus dievieročus, lai jūs būtu spējīgi stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos, kalpot miera evaņģēlijam, bet visas tās atveriet arī ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dievu vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdiet Dievu garīgi brīdi, te pašā nolūkā, esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu viņa, mažās kaltais vēstnieks es esmu un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Garīgie ieroči.
Velns grib mūs sagraut un darīt mūs vainīgus un nespēcīgus. Ticīgajam vienmēr jābūt apbruņotiem ar Dieva bruņojumu. Dieva bruņojums, saki pēc sevis, Dieva bruņojums. Dieva bruņojums. Mēs pie Dieva varam būt drošībā. Dievs mūs atbrīvo, jo mūs piepilda Dieva mīlestība. Pieņem to mīlestību un piedošanu, jo Kristus tevi atbrīvo. Pieņem Dieva mīlestību, jo Kristus tevi atbrīvo. Jo velns vienmēr mēģinās mūs pieveikt ar saviem līdzekļiem, bet Dievs mums palīdzēs. Un ja mēs ticam Dievam, tad Dievs būs mums līdzās un ies kopā ar mums. Mēs nepaliksim vieni. Nebaidies, esi stipris, bailes prom, Jēzus vārdā. Prom bailes. Tagad saki, ej prom, bailes prom. Dievs tev dod ticības garu un tev nav jābaidas. Kā arī teikt Dievu vārdā, ja Dievs ar mums, kas būs pret mums? Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums? Nekas. Jo tas kungs ir ar tevi. Jēzus ir mūsu patiesība. Mūsu kājas ir jāpau ar miera evaņģēliju, nest šo miera evaņģēliju tālāk pasaulē. Otrā Timotejam 1:7, Pāvila vēstule Timotejam 1. nodaļa 7. pāns. 2. Timotejam 1:7. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Lūk, bailes lai iet prom Jēzus Kristus vārdā. Pavēlam bailēm aiziet no mūsu dzīves un no mūsu sirds. Jēzus Kristus vārdā, jo Dievs mums ir devis mīlestības un savaldības garu, nevis baiļu garu. Bailes nāk no velna. Esi stiprs, un tev neviens nevarēs stāties pretī. Pielieto Dieva doto autoritāti tavai dzīvei. Jēzus ir teicis, ka viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un nekas netrūktu, lai mums būtu dzīvības pārpilnība. Ja nav brīnišķīgi? Dzīvības pārpilnība. Dievs jau zina to, cik viņa bērnam ir kas vajadzīgs. 1. Pētera 4. nodaļa 8. pāns. 1. Pētera 4:8. Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība, citam par ticu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu. Lūk, mīlestība citam pret ticu. Mīlēsim, kā arī vienā vietā teikt Dievu vārdā, mīlēsim, jo es jūs esmu mīlējis. Kā Dievs mūs mīl, tā arī mums ir jāmīl. Tagad vienkārši rindā sekos vairākas rakstu vietas. Iziesim pāri vairākām rakstu vietām. Romiešiem 5. nodaļa 5. pāns. Romiešiem 5:5. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dota.
cerība nepamet kaunā. Jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība. Cik brīnišķīgi. Atkal varētu domāt un domāt par šo pantu. 1. Jāņa 4:8. 1. Jāņa 4:8. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Lūk, skaidri ir pateikt, kas nemīl, kas noraida Dievu vārdu, Dieva mīlestību, tas arī Dievu neatzīst. Jo Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Arī tevis saka, Dievs ir mīlestība. Dievs mīl tevi. Un Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa, 25. pāns, Jāņa 11, 25. Jēzus viņai sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirst. Lūk, arī brīnišķīgs apsolījums. Un tālāk arī 2. Timotejam 3. nodaļa. Pāvela vēstule Timotejam. Pāvela 2. vēstule Timotejam 3. nodaļa no 16. līdz 17. pantam. Visi šie Dieva raksti ir iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavot katram labam darbam. Lūk, ka tiešām mums ir jālasa Dieva vārds, ka mums ir jāgremdējas Dieva vārdā, ka Dievs ir varens. Mēs nevaram kādu pantu vai kaut ko, kas mums nepatīk, izņemt ārā. Ai, man jau to nevajag. Un Mateja evaņģēlijas 24, 35. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, 35. pāns. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Vai nav brīnišķīgi? Dievs būs mūžīgi. Viņa vārdi nezudīs. Dieva apsolījumi paliks vienmēr. Un Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 8. pāns, Mateja evaņģēlijas 5:8. Svētīgi sirdstīstie, jo tie Dieva redzēs. Svētīgi sirdstīstie, jo tie Dieva redzēs. Variet arī lasīt visu svētības vārdus, kalna svētrunu no 1. panta Mateja evaņģēlija 5. nodaļā. Izlasiet, pārdomājiet Mateja evaņģēlija 5. nodaļa no 1. panta. Lasiet. Un Jāņa evaņģēlijas 5:47. Jāņa evaņģēlijas 5:47. Jāņa 5:47. Bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Ja mēs netitam Bībelei, kā mēs ticēsim to, ko saka Dievs? Tā kā mums ir jālasa Dieva vārds. Un Jāņa 12:48. Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa 48. pāns, Jāņa 12:48. Kas mani nievā un nepieņem manus vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, ko es esmu runājis, spriedīs par viņu tiesu pastarajā dienā. Lūk, kāds noslēguma vārti, ka ja mēs nievājam Dievu, ja mēs nepieņemam Dievu vārdu, tad jau Dievs mums ir devis spriedumu, un tas spriedums nav no tiem labākajiem, paši zinām. Mums viss ir jānoliek Dieva rokās un jāatzīst savus grēks.
Ja mēs to darīsim no sirds, Dievs grib mūs dāvāt pilnu jēgu mūsu dzīvei un brīnišķīgu nākotni katra viņa dzīves dienai. Katrai tavai dzīves dienai Dievs grib vadīt katru tavu dzīves dienu un dot tev brīnišķīgu nākotni. Paldies tiešām Tev, Dievs, par šo Tavu vārdu, par šiem Taviem apsolījumiem. Tiešām, Kungs, svētī mūs katru, tiešām, Dievs, māci mūs katru, vadi mūs katru, tiešām, Kungs, lieto, lai mēs būtu par svētību šai pasaulē, šai pazudušai pasaulē, tiešām, Kungs, tik daudz gan vēl cilvēki nezin Tavu mīlestību. Ja arī zin, tad ir noraidījuši to, pateikuši, nē, man Tevi nevajag, Kungs. Tiešām, Kungs, dod mums šo mīlestības garu arī pret saviem līdzcilvēkiem, pret saviem tuvākajiem, lai tiešām mēs mīlam pāri par visu Tevi, kā ir teikt, mīlēt Tevi, Kungs, un tad savu tuvāko kā sevi pašu. Tiešām, Kungs, svētī mūsu māci mūs, tiešām, Kungs, svētī katru Tavu bērnu, katru klausītāju, kas klausījās, kas bija kopā, Dievs, tiešām svētī, Kungs, un pacel svētījošās rokas par viņiem, svētī, apgaismo, palīdzi Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Turpinājumā paslavēsim un tad nāksim ar lūgšanām Dieva priekšā. Āmen.